vārds LNT. Vēl tikai mazliet vairāk kā mēnesis palicis līdz lielajai talkai, kas šogad būs veltīta ūdens tilpņu sakopšanai. Iesildīšanās pirms lielās talkas sākās jau šodien, kad no kritušiem kokiem tika atbrīvot Lojas upe. Tēmatu turpina Arta Ludborža. Papledojuši ceļu talcinieki ar motorzāģiem rokās dodas uz Loju. Zābaki ar radzēm un nemirkstošs apģērbs lieti noder, kad jādodas lejā pa upes stāvajiem krastiem. Šodienas uzdevums – atbrīvot upi no kritušu koku radītiem aizsprostiem. Koks ir iegāzies no krasta iekšā upē un aizsprostojas upi, un strauma tagad mēģina tikt tam kokam garām un grauž ārā krastu. Redzēt, kāds milzīgs krasta nogrūms. To īstenībā strauma izdarījusi. Pamatā jāizzāģē tik daudz, lai upē atkal sāktos strauma. Jo nav jau mērķi izzāģēt un upi pastaisīt tā kā pa autostrādi, ja, ka viņi atkal ir nebaudām. Tas ir forši kāds noliecies koks pāri pa upi. Kad sagāstie koki sazāģēti, daļa paliek guļot ūdenī, līdz tos pavasarī aiznesīs pali. Citus upe paņem jau tagad. – 26 km garā Loja būs iztīrīta 3–4 km posmā, un šī ir iesildīšanās pirms 21. aprīlī gaidāmās lielās talkas. Tas pats vienkāršākais. Sēdēt mājās dīvāni, bet var arī atnākt pastrādāt. Tā ir riktīgi iesildīšanās, muguri slapja, bet šī ir 3. talka. Un tas stāsts ir par to, ka mēs šogad lielajā talkā šī ūdens tēma ir viena no tādām prioritārām, un mēs sakopsim gan ezerus, gan upes centīsimies sakopt, un te ir tāds, parauga demonstrējums, kā to var darīt un kā tas jādara, un cik tas ir, patiesībā mazliet arī bīstami. Talcinieki cer, ka atbrīvotā strauma būs ne tikai draudzīgāka vide dzīvajai radībai, bet arī laivotājiem. Toties klusā malu zvejnieku paradīze gan beigsies, jo sakopta vide pievilina cilvēkus un veicina turismu. Arta Ludborža, LNT.